profesionālais čips. Kā jaunai mašinai 0,7. Uz jauda stenda šobrīd ir Opel Insignia 2018. gads ar Delco E98 vadības bloku, 2 litrai dīzelis ar 170 zirgiem un 400 griezes momentam oriģināli. Visa ekoloģija ir iekšā, izņemot ADBLU vai SCR sistēma, jau bija atprogrammēta cita servisa. Cilvēks izvēlējies mūs, tāpēc, kad mēs mašinu liekam uz jauda stenda un čipojam individuāli un pārbaudam visus reālus parametrus, to saucamus data logus. Varat redzēt tagad, kādi ir rezultāti. Tas, atgādināšu, ir saudzīgs čips priekš tai mašinai, nesabojojot DPF vispārējās ekoloģijas. Tātad viņam oriģināli vajadzēja būt 170 zirgi, bet viņam oriģināli ir 160 gandrīz 3 zirgi un 423 griezes moments. Uz mūsu čipa 187 zirgi un 495 griezes moments. Ņemot vērā, ka viņam tie 7 zirgi ir pazuduši, ja mēs pieliktumiem viņu šeit, tad būtu tas rezultāts tāds pats kā mūsu mājaslapā kataloga. Un šeit arī varat redzēt, ir zila līnija zirgspēki un zila līnija ar punktiniem ir griezes moments. Tad sarkana ir modificēta. Starpība ir ļoti liela. Ņemot vērā, ka viņam pieaugums tagad būs 70 newtonu klāt, tas nav tā, kā uz ceļa izdomātā jauda, bet mēs pārbaudījām to jaudu uz jauda stenda, sinhronizēt 4x4. Tā kā šeit ir reāli rezultāti. Un, protams, kā vienmēr mēs ņemam data logus. Mēs pārbaudām gan pirms čipojot, gan pēc čipa, kādi ir mums rezultāti, temperatūras, vai viņš nepārkarsējies, ienākošie temperatūra, turbinas spiediens. Piemēram, turbinas spiediens uz oriģināla faila bija 1,8 bāri. Mēs tagad uzlikam viņam maksimum 2 bārus. Varat redzēt, ienākoša temperatūra nepārsniedz tur 24 grādi. Pēc tam reikas spiedieni un visi pārējie parametri atbilst mūsu čipam. Tā kā šādā veidā izskatās profesionālais čips un klienti izvēlas vairāk un vairāk. Viņi ir gatavi piemaksāt tur, piemēram, 100 eiro vai 50 eiro par to, kad viņš saņems reālus rezultātus, a ne ierakstīs viņam čipu, izbrauks uz ceļa un pateiks, tavu ir 100 griezes moments un 50 zirgi. Bet kā reāli ir, tas bez jauda stenda un reāliem datam logiem nav iespējams to pateikt. Tā kā šitai mašinai čipošana ar jauda stendu, ar visiem ruļiem, ar data logiem, ar izdruku, kāda rezultāti pirms un pēc 300 eiro. Es uzskatu, ka tas ir ļoti laba cena par tādu darbu, ko mēs esam ieguldījuši šitai mašinai un par drošu čipu. Un starp citu, mēs vēl viņam bezmaksas pamērīsim cietas daļiņas un pārliecināsimies DPF filtrā stāvokļu un darbība. Un tad klientam atdosim mašīnu. Tagad tai pašai Insignijai mēram cietas daļiņas. Mums tāds pats aparāts kā tehniskai apskatē CSDT. Kā jaunai mašinai 0,7 vispār gandrīz nekas neiet no izplūdes sistēmas. Trūba ielikta iekšā. Tāpat Insignija 2 litrai trūbiņa ir iekšā un brīvais tests 0,90, 0,80, vispār gandrīz nekā. Tā kā uzčipojot pilnvērtīgo steidžu pie pareizā darbībām problēmu nebūs ar DPF.